Es nespēju izkāpt no mašīnas līdz pat 3-4 stundām. Es atbraucu kaut kur, tagad es izlecu no mašīnas un baigi interesanti bija te atnākt, ja? Bet, principā, es aizbraucu uz veikalu. Man ir kaut kas jānopērk. Es nevaru izkāpt no mašīnas. Es vienkārši nevaru. Es nevaru pakustēties. Es nevaru pakustēties. Bet ko tu dari? Sēdi vienkārši un skaties pa logu? Jā. Es arī pat ne telefonā, neko. Neko nevaru izdarīt. Citreiz raudu. Viss. Es nevaru izkāpt no mašīnas. Un tas ļoti raksturīgi. Un es sākumā nevarēju saprast, kas ar mani ir. Un man tā ir gadiem. Ja man tiešām nav nekur jāsteidzās, ja, tikšanās vai kaut kas, ja es zinu, ka man nav nekas jādara, tad tālāk, ja, baigi. Interesanti, sanāk, ka tev smadzenēm ir šausmīgi nepatīk rutīna, vienveidība, un sanāk tas, līdz ko tev trūks šis stimuls. Un tas stimuls ir tev, ja tu brauc, piemēram, tu kaut kāds piemājas, lielveikals vai pārtiks veikals. Un ja tu atkal kārto nedēļu jābrauc atkal pēc viena tā paša ēdiena, liekas, ka smadzenēm nepietrūks stimulācija, un tad brīdī tu nevar saņemties, lai vispār to izdarītu, un tas tev tikai iesaldē.